Ja tā godīgi ņemam visu, nu tad turpat 1000 par žurku. Lūdzu, nezinu, vai tas ir to vērts. Diez vai. Nu ko, žurīts ir nokrāsēts. Kā jau jūs redzēt, viņš ir balts. Bet te bija tāds maziņš storijs, ka viņam bija jābūt sarkanam. Bet viss tā izmainījās, ka pēkšņi pāris minūtes pārmainīja domas un nokrāsoja un gar baltu. Man liekas, ka tā bija tāda laba, kā teikt, pēdējā mirkļa ideja. Un arī sarkanā krāsa nebija tā pieejama, ko es gribēju. Negribēju gaidīt vienu dienu, nevienu dienu, bet brīvdienas. Jo šos darbus parasti es daru savā brīvā laikā. Tā kā, lai nebūtu jākavē mans darba laiks, tad arī es pieņēmu lēmumu baltu, jo balta arī patīk. Baltai var redzēt vairāk visas līnijas. Viņi ir uzreiz rasnāk, arī tāda, mašīna paliek formīgāk. Jo tumšāk krāsa, jo grūtāk redzēt visus tos. Tā kā tā, jā, tagad ir ideja noplēst visus plēvus nost. Un, jā, un šeit iekšā aizmuguri visu, kur nenāk stepiķi, kur būs duga. To visu nopūtīšu melnā grubulī, tādā ritīgi cietā plasmasveidīgā, kas arī kalpos kā aizsardzība iekšā, un tāpat arī viss bagažnieks. Viss tas būs vienkārši smuku melns, un viss. Protams, viss ies pāri, bet, katrā gadījumā viss būs tāds smuks vienāds. Nebūs te nekāds pleķēns, nekas, kur visi tie pretrūs līdzekļi sasmērēt. Tā kā jā, kaut kā tā. Neko, sākam darboties. Tā apmēram ir aplīmēts. Te plus mīnus tā, lai galīgi neaizšļācās garām. Ja arī kaut kas kaut kur bišķi trāpīs, tas nekas to var notīrīt. Mašīna tāpatām visu cauro pulēs, slīpēs. Jā, un par produktiem mēs izmantosim Roberlo firmas Robliner. Tas ir tas Badliner and Protective Coating. Tas ir vairāk tāds tā kā aizsarga. Viņi pat nevarētu nosaukt par grubulu, bet, kā jūs redzat, tas poliuritāna coatings. Poliuritāns ir ļoti stiprs tāds produkts. Šķaidās viņš ar cietinātāju. Tas nav parasts tāds viena komponenta, ko uzreiz var pūst. Bet viņus jāatšķaida ir ar cietinātāju. Un tas arī dod viņiem to, ka viņi ir daudz cietāk nekā parastais grubuls, ko pūšu uz sliekšņiem. Visas produkcija praktiski šitai mašinai mēs būsim lietojuši plus mīnus no Roberlo firmas. Un vēl kas ir liels plus šiem, kad viņam nevajag nekādas trauciņas, neko, vienkārši paņemiet, sajauciet šeit part uzreiz iekšā šī trauciņā, uzlieciet korķīti, sakratiet un pēc pāris minūtēm jau variet pūst. Pāris minūtes pakratam, lai viss aktivizējās un maucam. Izskatās kaut kā šādi. Galvenais princips ir tas, kad ir dabūts melns, ir aizsardzība. Un, kā jūs redzat, šeit izskatās daudz labāk nekā bija iepriekš. Viss tāds raips, kaut kāds apdriskāts. Un jā, lielākoties iekšā visticamākais izlīmēs ar skaņas izolāciju un ar mīksto skaņas izolāciju pa virs. Arī tas vairāk skaņai un smukumam. Es nezinu, man liekas, ka daudz labāk nekā vēl nāks balda duga iekšā.
Visas tās karbona detaļas un sēdekļi, tā kā būs, liekas, čotkais. Nu ko, virzamies tālāk. Many months later. Šodien bišķiņ iefilmēsim par mūsu tā mūžīgo projektu saucamo, kuram nav vairs īsti laika bijis, bet, apmēram tad viņš izskatās šāds. Uz ātro ir viss samests kopā, cik vien te varējām, tā lai varētu aizbraukt, paprovēt apskatu dabūt viņam. Tagad pagaidām ir netīrs. Ļoti ilgu laiku stāvējis, vienkārši vienbrīd izstumt ārā uzlīja lietas un pēc tam sakrit putekļu virsū. Bet jā, pa ideja pagaidām ir tāda, kad aizdīsim viņu tepat otrā pusē nomazgāt. Tad aizbrauks uz apskatu, redzēs, ko apskats onkuļi teica. It kā pa aizmugurējām riepām viņas tā, kad uz pašu maliņu ir. Bet rakstījām vienam cilvēkam, kas zina, viņš saka, ka vajadzētu sajiet, jo viņas baigā ārā nesot. Priekšējās vispār ir iekšā vēl, bet vakar izbraucot parādījās viena tāda bīstama lieta, kad kā viņš var, ka te vēl var pirksts iebāzt iekšā, kas man īsti nepatīk. Un apakšā ir Spacer 15 jau. Bet man gribētos, ka viņi būtu te līdz malu. Bet ir viena liela problēma, kad mums ir baigi lielā iespēja arī pilnīgi spārni izraut ārā. Jo braucot, kad izgriež riteni, ja tu griezies uz riņķi, piemēram, tad šī vietā viņš, ja mašīna nokustās kādā bedrē, tad viņš ķer vaļā, ķerās iekšā šī maliņā. Tas nozīmē, braucot ar protektoru, var būt tā, kad izraus šo spārnu vienu vai otru. Bet, tā kā jādomā ir, kā to atrisināt. Viena lieta ir pacelt nedaudz augstāku, bet viņš jau ir tagad augsts. Jo uz 18-niekiem, protams, visa mašīna paceļās uz augšu. Tas nav tikai, ka tu tur uzliec disks un viss, bet tas viss uzreiz summējās klāt tajās, kā teikt, inčs. Mašīna iet uz augšu, ja tagad uzlikt 16-nieks, pieņemsim, tad viņi būtu daudz zemāk. Cenšamies lēnām kustēties uz priekšu, un iespējams jūs jau būsiet redzējuši, kad bija izlicis vienreiz uznāca mirkļu vājums, bija ielicis tirgot puspabeigt. Bet, protams, pēc tam pārdomāju, tad tagad atkal salikt kopā viņi daudz maz. Un iespējams, ka viņi tirgosies, jo vēl nav īsti visi rēķini atsūtīti, bet ir jau nopirkt mašīnu Japānā, kas ir tāds, būs viens lielais megaprojekts, kurā tiks ieguldīt ļoti daudz naudu. Un tāpēc šitam noteikti, kad vajadzēs iet prom. Un vienīgais, kas man bišķi vēl nepatīk, nav izdarīts, kad neuzliku tur gaisa sistēmu. Jā, te ir viss iekšā, viss bunduli, pilnīgi viss jauns. Finansiāli, protams, tas nav izdevīgi viņu likt, jo viņi ir dārga priekš 36 kā tādiem. Viņi maksā tikpat, cik normāla mašīna ir izvēle. Lai kāds man par to atmaksātu un nopirkt, kā teikt, pirkt ar visu, es nezinu, diez vai būs atradīsies kāds. Bet varbūt, kad intereses pēc, mēs tomēr to izdarīsim. Ja atradīsies laika. Bet tad mums ir jāliek arī kamberārums. Kamberārums nozīmē, ka jūs varat iegūt kambertus, kad aizmugurē riteņi paliek tādi līki uz iekšu, uz āru. Vienmēr visu uz iekšu, protams, likiņi. Un vēl dažas tādi mazie sīkumiņi jāsadara ir. Skatīsimies, kas ar laiku un velmu un tā tālāk. Kaķis man maita, kas lien iekšā un ēd paik nost.
parādīšu, kāda viņi izskatās, kad ir nomazgāti. Īstenībā man patīk daudz labāk nekā viņi izskatījās garažā. Jo ir godīgi tāda lieta, kad es tādu laiku biju zaudējis interesi pa viņu. Kad nebija īsti jau nav arī laika un tā gribēšana un vairāk tāpēc, ka es fokusējos uz darbu, lai, protams, klientiem pabeigt mašinas, kas man ir prioritāte klienti, nevis savas mašinas. Tā kā jā, un tik daudz laiks ieguldīts, un es laiku daru, neiet nekas priekš, un es reāli biju zaudējis par viņu interesi. Nu tā, kad liekas jau, nafig man tas viss vajadzīgi. Gribēju viņu pārdot, pustaisīt, un tad atkal padomāju, kam tas vajadzīgs. Jo reāli nauda ir ielikt tur liela, kaut gan cilvēki varbūt to neredz, bet, tas ir diezgan dārgs prieks viss. Bet, jā, labi, tad parādīšu jums, kā viņi izskatās. Protams, šis vēl projām nav nekas tuvu pabeigtam projektam. Ja kā redzēt, šeit nav gumīņas, tur nav gumīņas, kas viss jauns jāsūto. Bet var arī braukt bez viņām, bet visā vismā kā tā. Šitos moldiņus arī mainīsim, te ir kaut kādi ar caurumiem, fiks uzlikām tādu priekš apskats. Jo ir lieta, kad šie buferi ir, viņi nav oriģināli šitādi, viņi ir oriģināli tādi, bet ne šitīgi. Jo liekot šīs arkas, ka es iepriekš jau biju teicis, kad šī vieta daļa tā rādījus, kad viņš nāk uz āru un viņš ir lielāks. Un sanāca tā, kad oriģinālais buferis ir beidzās kaut kur apmēram šeit. Tā varētu būt kaut kur, tāpēc viņš ir saīsināts. Bet mēs darījām nedaudz savādāk, kad šī ir oriģinālā daļa vēl joprojām, jo ir citi, kas griež vienkārši šitā, cik vajag nogriež un tā arī viņš paliek. Mums ir tikai nogriezts moldings, kurš šī pusē ir nepareizi nogriezts, bet tas tika uz ātro darīts, lai ir vienkārši. Tad mēs griezām ārā pa vidu un likām kopā oriģinālo daļu. Centāmies atrast to pašu leņķi, visu augstumu, visu. Līdz šitai vietai viss ir, vienkārši viņš ir, kā teikt, tādā veidā tā saīsināts. Jā, lai izskatās oriģināli, it kā pēc idejas, kad nav šeit nogriezts, te ir tukšums, viss. Un jā, ja piestrādā pie tādiem sīkumiem, tad tas aizņem baigo laiku. Bet izskatās smukāk daudzreiz, bet ret, kurš to ievēro. Tāpēc arī brīžiem tā liekas, man tas vajadzīgs, jo tu man tāpat viens neievēros. Bet, tā ir specifika. Tas vairāk ir daudzas lietas, ko es daru, tas ir priekš sevīm. Lai vienkārši, man tas patīk, es to izdaru, un tas gandarījums priekš manīm, un nav nevienam nekas jāpierāda. Tā kā jā, kopumā viņi ir tādi. Tad īstenībā man viņi ir ļoti iepatikusies. Tad sāk jau lēnām apsvērt domu, varbūt nemaz netirgot. Bet, kā teikt, visi nepaturēs. Un nav arī jēga, man tagad ir M3, kuram ticamākais arī drīzumā būs jāiet prom, jātirgojās. Jo pa ziemas viņu nebraukšu, likt nost vienkārši, lai viņš stāv kaut kur angārā. Arī nezinu, neesmu no tādiem cilvēkiem, jo man patīk lietas, kā teikt, lietot. Ja viņas jāliek nostāvēt, man nav baigā interesē. Tad es labāk viņu pārdodu, nākušā sezonā nopērku kaut ko citu akal un izbaudu kaut kādas citas emocijas akal. Bet, jā, ko tādu mums ir. Salons joprojām netīrs, to vēlāk tīrīsim tik tā uz ātru, jo šeit visu iztīrīsim. Šitās durapšīvkas ar uzmetām, kuras ir briesmīgā stāvoklī. Vienkārši, es nezinu, 36. kad taisītās durapšīvkas, viņi laikam vispār nedomāja. Jo viss ir atlipis, te ir kāds bijis jau ar samareizēm piemaucis, kurš nezināja, kad ir līme tāda. Viņš var šitos visas tās kabatiņas, kā daudz zina. Un te ir gar malām, kur nāk stiprinājumi. Viņš es īstenībā ieteikt, nedariet tā kā. Ot šeit ir kāds darīt, vienkārši tu piemaucis samareizi un visu baigi zaibis. Tā nē. Varētu visas tās detaļas, kas tur iekšā kustās, vai viņas ir atlipušas vai kā. Paņemiet vienkārši nopērciet to pašu stipro kaut to logu līmu vai kaut kādu vēl ko deporu nopirkt kaut kādu uzpasiet, kur ir stiprākā līme. Vienkārši smuki noņemiet nost to durapšīvku un paņemiet visas tās detaļiņas, vai arī viņi kustās, vienkārši noņemiet viņu nost, visu attaukojiet un smuki pielīmējot. Paņemiet kaut to arī
Nopērcēju dažus tos saspiedējus, vai kā viņus tur sauc tādas, kas noturēs pozīcijā. Un pielīmējiet viņus uz nakti atstājiet, nākšu dienā uzliksiet, viņi būs tikai jauni. Tas ir tādi, jums ir tiešām, jo tā ir slimība drīz sest. Šī gadījumā es viņu nelieku, tāpēc, ka man ir karbona, visas tās durvu apšūmi, tāpēc man vajag tikai tagad priekš apskats. Un jā, pēc tam uzliksim noteikti durvu apšūmas karbona, aizmugurējo plauktu karbona, aizmugurējos durvu, tās sāna apšīvkas, te nav durvu apšīvkas. Karbona un ieliksim arī noteikti, šeit ir paslēpies, stiprinājums priekš dugām. To es arī ļoti gribu redzēt īstenā, kā viņas izskatīsies iekšā. Aizmugurējais beņķis nāks ārā, tur vēl būs dažas karbona detaļiņas. Kaut kā tā lēnām kaut kas iet uz priekšu, bet nezinu, vai tas tiks pabeigts vai ne. Bet, skatīsimies. Kā būs, tā būs, kā teikt. Bet jā, tāda viņa mums ir. Izskatās jau baigā konfekta. Tur viņi arī pie lukturas īstenā gribētos uzlikt jaunu. Šī ļoti laba luktura. Depo jau pirkti, bet iepriekšējais saimnieks nolauzis tur viss stiprinājums. Pavarotņikam un augšu kaut kādu samarēstēju. Viņš turās vienkārši priekš apskats. Apakšējās ķepas ir nolauztas, nestāv īsti vietā. Tos arī vajadzētu jauns, ja grib, lai viss smuku lūks nav vēl. Bet saucamās pat kriļņiks es laikam nevaru ielikt, jo dēļ lieliem diskiem viņi ķerās viņos, tāpēc arī lūks īsti nevar ielikt. Ir tādas, kā teikt, daudzas nianses, kas vēl būtu jāpilnveido un tā. Bet, visā visumā ir jau smuki, neko teikt. Neliels updates par man balto mūžīgo projektu saucamo. Kurš, kā jūs redzēt, izgājis apskat un palicis bez motora. Jā, ceļam ārā liekam citu motoru, jo tā ideja ir, viņam bija agrāk strokers iekšā. Vēl joprojām ne, bet šis ir strokers. Oriģināli bija strokers. Un tad pašā laikā mēs taisam vienam labam klientam arī vienu no manām vecām žurkām, ar ko viņš nopirka ar parasto 2.8 motoru. Bija tā, kad man vien brīdi, varbūt ziniet, bija bīters tāds ar sābu motoru turbo. Bija tā doma to motoru likt šajā baltajā. Tad šo motoru 2.8 parasto likt apakaļ tajā bīterī. Un šo motoru es piedāvāju klientam, viņš negrib atpirkt no maniem, pēc viņš ir strokers, jaudīgāks nekā parastais. Un tā arī notika. Mēs sarunājām vienojāmies par cenu. Un viņš man atstāja parasto 2.8. Un gāja laiks, protams. Kā jau tas projekts man tik ātri nevirzās priekš. Mainījās domas, un es to sābu pārdevu to ar sābu motoru 36, kurš tagad ir Arčim. Un beigās sanāca tā, kad palika mazliet bez motora. Un tad ir, protams, motors ir pārdots, neko nevar izdarīt. Apakaļ jau neņems, tas ir klienta motors. Tad man pagaidām būs parastais 2.8 jāliek iekšā. Labi, tāpat tā mašīna netiks baigi bieži tur lietot vai nenormālīgi tur kaut kas gonkots, tā kā man arī tas 2.8 būs ok pagaidām. Varbūt atradīsies varbūt kaut kāds turbomotors vai kaut kas tāds, ja viņi nepārdos. Un tad uztaisīsim, bet pagaidām liekam iekšā šo motoru. Motoru telpu gan nekrāsosim vēl pagaidām, jo fiziski nav vienkārši tam laika, nevaram atrast. To atstāsim pagaidām kā ir. Tā kā vēl visādi daži sīkumi jāsavad kārtībā un redzēs, negribās atkal sasolīt un neizdarīt. Bet iespējams, ka uzliksim arī tos air suspensions, kas ir uz gaisa amortizāciju. Man vienkārši tīri no profesionālās puses interesē, kāds viss izskatīsies, kā to uzlikt, jo es neesmu nekad tādu licis. Un skatīsimies, kas tur būs tālāk. Vēl ir plusi, ka ir jāieliek dugs. Un uzlikt tās karbona apšivkas, aizmugurē karbonu uztaisīt, tā kā bija tā pamatīdēja.
pašu panelu noteikti vēl neliks to karbonu iekšā. Jo tur ir atkal liels čakars un neteiksim, ka tik liels čakars, bet vienkārši fiziski nav laika tam. Jo garažā notiek ļoti daudz projektu. Pagaidām kaut kā tā, esam palikuši bez motora. Kāds ir mans dienas plāns, katrā gadījumā tas ir uzstādīt dugu, jo viņa nokrāsot visu gatavu, apskatu mēs esam izgājuši. Visi stiprinājuma vietas tika noslēptas tā, lai nevar redzēt, ka tur ir kaut kas darīts. Uztaisījām, lai viņi ir viegli pieskrūvējami, jebkurā gadījumā tika vienkārši šajās vietās ieliekam skrūvus un uzreiz skrūvējam viņu klāt pie kūzela. Tur viss tā smuka apmetināts, konkrēti cieti. Tā kā jā, tas ir, lai vieglāk uzstādīt. Tad pārējās lietas ir, ko es gribu uzstādīt karbona aizmugurējās malu apšifkas, aizmugurējā uguņsiena, durvju apšifkas, kuras viss diezgan īstenībā briesmīgi nokutējuši. Un aizmugurējo palodzes. Jā, tā kā viss par šīm lietām es arī visām atstāšu apakšā linku, kur jūs viņus varat iegādāties. Čaļi tiešām taisa ļoti augstā kvalitāte. Visām krutām, arī driftu mašinām, visām ir tieši no viņiem šis karbons, jo kvalitātes ziņā viss tiešām ļoti, ļoti patīk. Es esmu tāds samērā, kā neteikt piekasīgs, bet man patīk skaistas lietas. Ja viņš tiešām skaists, es tā arī pateikšu, ka tas ir, ja tas nav, tad es tā arī pateikšu, ka tas nav. Un šī ir tā lieta, kur ir tiešām, vismaz manos standartos 100% ir. Šie karboni, viņi jau īstenībā izskatās labi, viņus varētu likt iekšā vispār bez nekādām problēmām, jo viss ir diezgan čotki tajā pirmā kārtā. Bet viņus nolakojot, viņi būs daudz spīdīgāki, daudz patīkamāki skatu. Tā kā es viņus saslīpēšu un nolakošu. Tas ir mans plāns, jo salons izskatās diezgan bēdīgi. Uz apskatu mēs tīri sametām visu virsū, vēl jāieliek beņķi ir. Un tad jau izskatīsies pēc salona, tā kā es grēlējos. Labi, griestus nedabujām, karbonu, visas tās maliņas nedabujām, bija sarunāts. Bet laikam ejot pagāja kaut pusgads un mums nekas netika uztaisīts. Tā kā jā, neko darīt, tā arī gadās. Tā kā īstenībā, ja kāds var piedāvāt tādu opciju, uztaisīt visus karbonu griestus, apšifkas, sānos, visus tos plasmasiņas 36. Droši rakstiet, izdomāsim kaut ko, jo man joprojām ir tas plāns uztaisīt pilnu karbonu salonu 36. kupēji. Man arī ir panels, bet panelu šobrīd mēs neliksim, jo man fiziski nav laika. Un es uzskatu, ka tikai karbona panels neizskatīsies tik inčīgi, cik viņš būtu ar visu to. Kā jūs varat redzēt šeit, man arī bija doma arī šo daļu uztaisīt no karbona, lai viņš aiziet kopā ar paneli. Tad arī, kur ir roķeni, arī šo daļu uztaisīt no karbona, arī visas maliņas karbona, kas arī nāk gar malām. Principā viss plasmasiņas, kas ir iekšā, to uztaisīt no karbona, lai viss tāds iekšā smuks. Ja es personīgi neesmu nekur redzējis, nevienam, tad arī gribētu būt kā pirmais. Tas ir mans tāds, patīk man tās lietas, kas citam nav, es gribu viņus uztaisīt tā, lai, patīkam it kā. Nevis skriet pakaļ, taisīt to, kas visiem ir. Un jā, tas ir šodienas plāns, tā kā man būs jāsaslīpē. Un pēc tam ar tādu ļoti cietu laku, ātru žūstošu jānolako. Kāds process vispār notiek pirms lakošanas? Lakai obligāti vajag, kā vislabākais ir smilšpīri. Tas grāts ir 800 lakas saķerēja ar virsmu. Tādā gadījumā mēs ko darīsim? Mēs šo visu virsmu absolūti katru kantīti visu no sākuma pārēsim pāri ar 800 grādu ar ekscentru. Un pēc tam visus mazos stūrīšus paņemsim vēl pārēsim ar roku, ar mīksto. Šis tāds ļoti mīksts smilšpīrs. Jā, tas ir tas, ko es lietoju. Sākam notīrīsim. Vēl attaukosim pirms slīpēšanas, ja gadījumā viņš te stāvot, ir kaut kāds, ķīmijas tikušas virsū. Tā kā jā, tagad es noteikti viņus visas tās detaļas, kas ir
pilnīgi viss vienkārši saslīpēšu, samatēšu, pēc tam atkal attaukošu un tad viņus varēs lakot. Šī procesā, kas ir pats galvenais, kas būs tādā pārlakošanā, kad lai nebūtu nekādi grūži, nekas apakšā, jo visu, kam tu pārpūtīs pārlakt, tas viss vienkārši tur paliks. Tā kā jā, vienmēr vajag ļoti censties sagatavot, visu notīrīt un attaukot un visu tā maksimāli, cik tik vien var. Tādā gadījumā arī tāpēc pērk krāsošanas kameras, kas ļoti palīdz tādā procesā, ka tur ir laba nosūkšana un visas tās lietas, kas ļoti palīdz krāsošanai. Tie putekļi nekrīt apakaļ, kas ir parastās telpās, ko dara. Kā es iepriekš krāsoju, ka tev krīt apakaļ, visi tie neizrauj ārā, viņas tik ātri un tas viss iet kopā tā. Jā, labi, tas tā. Tagad sākam to slīpēšanas darbu. Plāns tāds, ka apmēram viņi jādabū viss ir šādu samatētu, vienlīdzīgi tādu, vienā vai ir vienā plaknē visi. Tad arī būs smukāks rezultāts. Esam nedaudz pavirzījušies tālāk visā šajā procesā. Tad mums ir saslīpēts. Vēl vienreiz jāattauko būs pirms krāsošanas. Kārtīgi viss jānopūš. Jā, un papīri viss arī salikties drošībai, lai vienkārši no šitiem veciem stendiem nenopūš nost kaut kādus tur putekļus. Katrā gadījumā ir maksimāli jāmēģina izdarīt visu, lai būtu pēc iespējas ir mazāk iespēja kaut kur, nezinu, kaut kas trāpīt visu vai kaut gan to var noslīpēt, tas nav nekas traks. Bet, jā, tik mēģināsim lakot un skatīsimies, kāds būs gala rezultāts. Cerams, ka būs tāds, kā gaidam. Pēc lakošanas izskatās mums kaut kā tā. Neteiktu, ka esmu baigi precīgs par rezultātu, bet katrā gadījumā ir labāk. Kaut kas nogāja bišķi greizi ar pistoli, nepūta pilnu atdevu. Tā brīžam gadās, tā ka viņas ir pa laikam arī jātīra, protams, un izbūt. Šoreiz sagāja tā, ka nenāca pilnu atdevu ārā. Bet, labi, tas kā teikt, būs ok. Un viņas arī tādas, kad taisnas viņas nav, kā var redzēt, viņas nedaudz tādas, nav taisna virsma, bet tas ir pilnīgi normāli. Jo reāli šitas viss tiek lietots driftu mašinām, tā kā tur baigi ideāli neviens neprasa. Jā, ko tad šitos noteikti rītā uzstādīsim, lai šodien viss nožūst normāli, kaut gan šitā laka ir ļoti ātri un ciet. Tad arī ieliksim dugu sēdekļus un skatīsimies, kā tad mums izskatās. Man jau liekas, ka vajadzētu būt tīriņšīgi. Šodienas ideja ir salikt karbonus. Idienāk aizmugurē, kur ir durapšifks. Tad mums te vēl kaut kur stāv. Šīs ir priekšējās durapšifks. Šis ir aizmugurējais plaukts, kas nāk pie loga. Jā, šitie vāciņi jau nāks aizmugurē virsū. Jā, un vēl ko gribēju parādīt, ka durapšifks es likšu uz tādu stiprāku apusē, jo es nezinu, kā viņi uzdod hermētiķi vai kaut kā tādu.
viņu likšu, jo negribās žurot šrifkās un visos šies urkt caurums vai likt kaut kniedus vai ko. Tad uzlīmēsim dažās vietās šos. Viņi, kad paliks vēsāks, viņi paliek cietāk. Pēc tam jau vajag to vietu pasildi un atkal noņem nost. Viņš bieži sastopams šitās līmainas apakšā zem ap šrifkām, kur ir tāda plēvas izolācija, vai ko viņi tādi staipīgi ir. Viņi labi izturās, bet viņi lēnām plēšot nost, viņi arī nāk. Un nekas nekur negrabēs, nebūs nekāda vibrācija, viņi arī kā strādā kā tāds izolātors. Tā kā jā, tā ir viena lieta, ko izdomāju, lai nebūtu jāurb caurumu vai jākniedē, vai kaut kādu tur samareiz vai kaut kas tāds. Man, ja godīgi, īstenībā baigi patīk. Viss ir pat ļoti precīzi garumā tā, ka, tiešām viss cieņa. Tā kā jā. Un tur izskatās šādi. Tie ir sāni. Tos gan tur varbūt gribētos varbūt precīzāk, bet pat cik zinu, kad viņi paredzētu drift mašīnām, kurām nav gumijas nekas, tad viss čotka, aizmugurējais plaukts, tas arī viss čotka. Tad šī ugunssiena un šis atkal. Un man tad baigi aizdoma, kad man šitiem arī vajadzēja būt kaut kur vēl. Bet, jā, vēl ir šie apdivi. Arī, tā kā jā, paneli laikam neliksim pagaidām, jo viss šitās detaļas es tā nedabūju karbonā, ko es gribēju. Tad pagaidām iztiksim ar šo tīri intereses pēc. Tūlīt pasaukšu Raivu noteikti, ieliksim dugu. Tad jāiztīra, jā, un izstās, ka es konkrēti nosvīdz. Jums plus 32 ārā šobrīd, tā kā vasara pilnā plaukumā, bet, konkrēti pa karstu. Bet labi, jā, tā kā esam tik tālu tikuši, ko tas progress ir. Un ko, nākam tālāk. Vakarā visu to likšanu darīšos, to lielo karstumu netikās galīgi, vai es tur filmētu to kameru aizmirsām pārlikt un viss tā. Tikai tas tāds, lai jūs saprastu, kāpēc viss nav parādīts. Bet jā, izskatās mums viņš šādi. Viņu šobrīd netīra. Te ir viss, ko izrāvām no salona. Visādi plasmas, viņot šifkas, sēdekļi. Ieguvām varbūt iespējams kaut kāds, 30-40 kg noteikti uz visu to. Vēl viens sēdeklis. Šobrīd netīra, tūlīt laidīšu viņu mazgāt. Un salonu nedaudz iztīrīja, ne tā baigi, bet kopskats tagad ir šāds. Jā, šie sēdekļi nav atmetamie, jo viņi ir no 10. evolūcijas, un evolūcijas, kā jūs ziniet, ir 4 durvju. Tad jā, izskatās tā kaut kādi karbons ir gar malām, aizmugurē. Arī šie mazie vāciņi divi. Aizmugurējais plaukts, dugi jau kā duga. Kas vēl ir tāds, jā, šīs mazās detaļas man likās, kad ir aizgāja atradiņas, bet viņas ir jānolako.
Tā kā te arī nāks tādu karbonu maziņas detaļiņas, kas aizsaka šo baltumu. Tad durapšivks. Durapšivks, man liekas, vismaz man liekas, izskatās baigi čotka. Vēl tikai jādabū, ne te jāpieliek kaut kur tādu sporta mašīnām, kā ir tādu ručku, kaut kādu vieglu, ar ko var aizvērt. Viņies, kas tagad vietām lien sakanais ārā kaut kur. To jāpielabo. Tā kā jā. Vēl kas mums ir, mums īstenībā ručkas kaut kur ir atnākuši. Jādabū, uzlikām aizmugurē jaunu moldingu bez caurumiem. Piegriezam pēc garuma. Nu jā, kaut kā pagaidām tā. Nezinu, visā visumā man diezgan cepī. Jo šobrīd viņi ir tāda, nu, nav gluži standartā, kā viss braukā pa ielu. Nav perfekti, ne tuvu. Jo, ko es vienu lietu gribēju izskaidrot, ka šitā mašīna ir reāla, viņa ir, nu, es viņu teiktu, viņu uz tādu ātro ir samest kopā viss, kas manā galvā bija, vienkārši dabūju visu saliku ātri, jo fiziski, nu, man nepietika laika, lai es varētu ar viņu tā smuku stūrītī tur ņemties un katru sīkumiņu, kāda man bija tā primārā ideja. Es vienkārši nezināju, ka būs, kā jūs redzēju, šī ir tikai viena telpa. Primārais man ir jāfokusējās uz manu biznesu. Un tad šito es sauktu par tādu kā, es nezinu, kā kaut kādu projektu, eksperimentālo projektu. Jā, viņš ir sanācis, viņš ir vizuāli viss ok, nav perfekts. Bet caur šito ejot, es kā teikt, atkal mācījos visu, kas man bija galvā. Es to mēģināju izlikt realitātē. Uz automašīnas es to esmu izdarījis. Es esmu sapratis daudzas lietas, ko es tagad varētu darīt savādāk, kā ātrāk viss tas būtu. Protams, visam tam ir vajadzīgs laiks un nauda, un tas arī viss. Bet, nu, jā, es šo saukšu par eksperimentālo projektu. Es domāju, mums ir sanācis diezgan normāli. Tāda izskatīga žurka, ja mēs sākam piekasīties, ir sīkumi visādi. Ļoti daudz, nu tādi, kā teikt, tādi reāli sīkumiņi. Bet mēs esam to izdarījuši. Jā, viņi vēl nekad nav pulēti, kā viņi nopūta. Tā viņi ir, nu, šobrīd viņi netīri. Bet ir kaut kur grūzījuši, ir kaut kādi jau parādījušies iespējams kaut kāds maziņš sasēdums, jo tieši paktauli ļoti daudz. Bet pagaidām es esmu ļoti priecīgs par šo daļu, kur ir salaidums, tā stikla šķiedra ar dzelzi. Tad šeit nav vispār ne mazākās miņas parādījušās. Tāpat arī šeit spārns, viss tas ir viena liela stikla šķiedra pa virsi. Tur es izdarīju pareizi, viss ar to gaidīšanu, ar visu. Tā kā jā, nu, nezinu, nav ko tur daudz bimbāt. Kāda nu viņi ir šobrīd, tāda nu viņi ir. Protams, ir laiks. Viņu var lēnām uzlabot un pielikt kaut ko klāt un visu. Nu, cerams, pa to gaisu. Nu, pneimu uzliksim. Man tāda iespēja ir, ka mums sanāks tas izdarīt. Uzliksim to, vēl no kamberārmas uzlikts no KBR nu, vēl visādi šis ir reāli, kā es teicu. Vienkārši tagad ātri. Tādā panikā viss sametām virsū iekšā, viss tur. Lai tikai būtu, lai varētu bišķi pabraukt, saprast, kas ko kā izskatās, kāda cilvēka reakcija. Laižam mazgāt, un šodien mums īstenībā trasē notiek trases diena, ko rīko Liepājas Kārs. Tā kā varbūt vēl vēlāk pieķeršu kādas kadriņas. Pats nepiedalos, Arčs piedalās, bet, nu, jā, mums šodien sētā būs baigā bliešana notiks. Šodien laikam būs pienākusi tā diena, kad es beidzot esmu saņēmies uzlikt saucamos gaisa amortizātors šim. Jo baigi gribās redzēt, cik viņš zem noies tomēr beigās. Vai te pietiks vietas vispār. Vēl īstenībā mums jāuzliek
kamberārums no KBR firmas, kurš ir ļoti. Es īstenībā biju pārsteigts, cik nenormāli kvalitatīvs viņas, jo agrāk viņiem, kas dzīvo īrijā, es bieži pirku. Sūtīju, protams, no eBay, tur viss kaut kādas tievas tādas, tiešām, kad tu paņem rokā, viņam nav nekāda uzticība, bet šīs ir no tāda metāla uztaisīts, kad visu cieņu cilvēkam cena arī ļoti adekvāta. Tā kā jā, tā ir viena lieta, ko mēs uzstādīsim, lai varam riteņus sagāst un lai varam nedaudz kontrolēt, cik zem iesiņa, bet vēl es īsti nezinu to nemaz pats. Un paprāvēsim nolaist, cik zem viņi varam. Es tikai ceru, ka tur tiešām ir pilns kits, kā man solīja, jo tur vajadzētu būt visiem vadiem, un šī būs pirmā reize, kad es tādu lietu kaut kādu uzstādu, tā kā nebūs nekādas tur baigā ātri viss tingštangs gatavs, jo fiziski es nemazām nezinu īsti, kā tur pats viss tas process notiek. Un pēc tam, kad uzliksim gaisa amortizāciju, tad es arī saskaitīšu ātri no galvas, cik es atcerēšos, cik īstenībā kopējais projekts ir izmaksājis. Kurš es domāju, ka būs diezgan iespaidīga summa, pārāk liela noteikti, bet tas ir, kā jūs redzēsiet, kā notiek, kad kādam cilvēkam ienāk galvā kaut kāda ideja, ko viņš redz galvā un mēģina izdarīt dzīvē, un cik tas viss viņam izmaksā. Tikai tā, dāvai, maucam tālāk. Jā, mums vēl īstenībā nav ručkais kā iztaisīt, man te bija ideja likt tādu, tā kā vilkšanai citiem ir priekšā tāds maziņš stropīts, laikam tādu pieliktu, lai var aizcirst normāli viņu. Jā, un īstenībā jau 7 no rīta, boigas mukais laiks izstāžot šodien. Un kā, protams, nākošā problēma, es nezinu, vai es vispār tikšu iekšā, jo mēs betonējam maliņu. Tas ir priekš jauniem vārtiem, jo jaunie vārti iet tālāk, un te jāuzbetonē, lai tāds arī ieslīkums ir. Nepagāja ne 15 minūtes, ka esam pacēlušies. Jā, diezgan sarežģīti katrā gadījumā. Tā kā tā. Ja šādas lietas atnāk kastēs, tad daudz kas visādas cenšos viņas nolikt pie zemes, lai saprastu vairāk, kur kas nāks, kur kādi vadi. Pēc tam mēs noņemsim riteņus, noņemsim oriģinālos amortizators, tad ņemsim pa vienam komponentam un sāksim. Ko to tur taisa skaņas mums? Jā, sāksim pa vienam komponentam skrūvēt klāt. Tas noteikti būs primārais, būs varbūt pat visas gaisa strubas izvilksim, sapratīsim, pa kurien viņas nāk. Pēc uzliksim amortizators, pieskrūvēsim, lai redzam, kā viss, kur ko nāk. Tā pakāpeniski, jo noteikti būs kaut kur jāvar kaut kāds caurums gaisa strubām vai, nezinu, laidīs viņas caur salonu un tad urpas ārā, vai, to es vēl īstenībā laika gaitā noskaidrošu. Tā kā jā, tagad primārais, ko es gribu visu izlikt, apmēram saprast, kur viņš, kas nāks, lai es redzu tā vizuāli, kā tas viss izskatās. Nav nemaz tik daudz mums tās detaļas. Tad tā, šī priekša, šī, protams, aizmugura. Šitais kompresors un bundulis vienmēr nāk aizmugurē, kur gaisa uztver. Tad šī tā sistēma, kas atbild par augstumiem, viņi zina, kur. Viņā katrā iekšā ir viens ventīls, kurš zinās, kurā brīdī, kur gaisa, kuram ritenim, un šitas ir tas, kas noteiks to, kuram kas. Jā, izskatās, ka aizmugurējiem būs kaut kas jātaisa. Tā baigi liekas, lai viņi neizkrist ārā, būs kaut kādas skrūvas jāieliek. Vienai mašīna braucot, palacoties, šitiem vienkārši izskatīs ārā. Un tā, te iet gaisa iekšā, nāk ārā. Jā, ko tad? Ņem nost riteņus, ņem nost oriģinālu amortizāciju,
Sākam skatīties, kā tur viss ies. Riteņi noņemt. Tad mums jāsaprot bagažniekā, kā tas nāks vispār, bet, pēc idejas te vajadzēs taisīt noteikti kaut kādu plāksni, lai viņš turētos, vai mēģināt viņu tur dabūt iekšā. To vēl jāizdomā katrā gadījumā. Tad no sākuma viss jāizrauj ārā, lai var noņemt amortizators. Pēc tam jāsaprot, kā te viss nāks vispār. Pastīsimies, kā mums tagad der šitas. Jo es jau, man liekas, saprotu, kad šitas būs jāgriež nost. Šitas būs arī te jāgriež nost, tieks oriģināli tur atspers. Tad mums šis ies iekšā. Augšā noteikti būs, kur šo nogriezīsim, būs jāpiemetina skrūve ar vītni ārā. Jā, viņš īstenībā nāk šitā. To mums nevajag griezt nost. Super! Redz, no sākuma izskatījās, kad ir kaut kas jāgriež, bet īstenībā nekas nekur nav jāgriež un nekas nav principā jādara. Viss der iekšā. Praktiski tā, ka šitā atspēr viņi izskatās daudz savādāk visu, bet šeit ļoti precīzi uztaisīt gan vienu pusi, gan otru pusi. Amortizators mums derēs. Ieliksim šito, uzliksim amortizatoru. Aizmuguri ir uzlikt, atstāju augšā šito caurumiņu. Es domāju, ka tas būs loģiskākais, jo apakšā tur īsti nav vietas trubai. Varbūt pat īstenībā amortizatoru bišķi vajadzēs palaist, lai varētu ieskrūvēt. Bet labi, tagad ir vismaz saprast ideju. Tagad laikam nomainīsim tomēr arī priekšējos, lai man ir viss, kā teikt, stāv jau vietā tur, kur viss tā arī būs. Un tad tikai es vilkšu trubus, tad es sapratīšu, pa kurien viņas iet un kur vieglāk un, precīzāk varēs noteikt. Te mums ir priekšējais ielikts jau. Pēc tam visu saregulēsim, te vēl ar augstumu regulēt īstenībā, cik ritenis būs daudz uz leju. Liekam otru pusi, un tad jau valkam visus pārējos tos vadus. Izskatās, ka mums jau kaut kas trūkst. Nevar atrast vienu, kas nāk iekšā. Es domāju, ka šī ir amortizatoriem. Nevis amortizatoriem, bet gaisa spilveniem. Tie jau nav. Jo citiem vītņus neatbilst pēc izmēra. Tā kā jā, sākās jau mums problēmas. Tā, uztaisīsim šīs dienas to gala verdiktu, ko es izdarīju. Es izdarīju nifigā. Labi, uzlikām visus tos, tur viss ok, viss saprotams. Priekšā arī saprat, kur nāk šitās trubas. Šitās ir pie priekšējiem amortizatoriem, tad galā spraužās trubas. Bet jā, kāpēc īsti nepabeidzu, jo trūks dažs pārējais, kurš nāk šajā vietā iekšā, lai varētu ieskrūvēt vienā pusē šos ventīļus. Te ir tāda uz konas veidīga arī vītne, smalka, un, protams, viņš tur neder. Otrā pusē mums nāk šie, kas viss smuk der. Šeit nāk trubas ārā. Šajā pusē ir ventīļi. Viņš zina, kurā pozīcijā ir amortizators. Un man baigi liekas, ka te vēl kaut kādu dažu sīkumu trūkst. Bet, ko es izdarīju? Es sazinājos ar to firmu, kas man pārdeva tā Antelope. Viņi ir ļoti pretīm nākoši tāpat no Lietuvas, no diezko tālu no mums. Un viņi atzina, ka trūkst tās lietas, tad tur vēl kaut kādi, laikam, daži sīkumi varbūt tādi nenozīmīgi. Bet viņi ir gatavi rītā paši atbraukt, atvest tās detaļas un pie reizes arī palīdzēt uzlikt. Īstenībā, kas ir ļoti forši, jo tad es zināšu 100%, kā tas viss nāk. Viņi jau to darījuši un viņi rakstīja, ka tur vispār nekādas problēmas nav uzstādīti diezgan ātries. Tā kā būs tāda lieta, kad arī viņi man apmācīs, kas man īstenībā ļoti patīk, kad man kāds pamāca tās lietas, kas man interesē.
Un es esmu no tādiem, kam nav kauns paprasīt, ja man interesē tā lieta, un es zinu, ka tas cilvēks to māk. Es vienmēr īzīgi pastīšos, pamācīšos. Un lai pēc tam nebūtu kaut kāda kašeka un nav tur jābūt, es jau nezināju, es darīju tā un šitā. Jā, tā kā rītā atbrauks čoks, kurš ar to nodarbojās, un viss saliks. Un ļoti ceru, kad rīt arī pabeigs. Varēsim iztestēt, jo arī vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga īstenībā, kāpēc viņš atbrauks, jo ir vajadzīga kalibrācija. Un kalibrācija ir diezgan cimperlīga lieta, kā jūs zināt vienmēr. Tās lietas ir tādas, ka katra amortizātora jānostāda zināmā pozīcijā, lai viņi visi būtu nevis viens bišķi augstāk, otrs zemāk un kaut kā tā, bet lai viņi visi ir vienādi un visi strādā sinhroni, jo tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc arī tā ir lieta, ko es īstenībā ļoti gribēju, lai izdara kāds cilvēks parāda man, kurš tiešām zina, kā tas jādara ir. Un viņš arī parādīs labākās vietas, kur izvadīt šitās trubas. Vai nav tā, ka es izdomāju kaut kādu, pieņemsim, nezinu, urpuši te vai kaut kur, un viņi jau būs iepriekš likuši. Viņi zinās labāk. Tā kā jā, vienmēr mācieties no tiem, kas māk kaut ko. Un tā ir daudz vieglāk iemācīties. Tā kā, tā, pagaidām, jā, visu dienu aizgājam un tad ņemoties, skatoties YouTube. Arī, jā, daudzas video YouTube paskatījos, īstenībā labēji ir. Protams, angļu valodā viss tas ir kaut kādi amerikāņi vairāk taisījuši, kur ir īstenībā daudz no YouTube mācījies arī pats. Tā kā tā, tas arī pagaidām mums viss, jāgaida rītdien, un tad jau skatīsimies, kā ies. Turpināsim mūsu gaisa sistēmas uzstādīšanu. Un jā, viņš pieteicās, kad atbrauks parādīt visu un tā tālāk tās lietas. Tā kā jā, ko mēs ieguvām no šī. Tad viņš atveda, ka ir pārējis priekš šiem sensoriem, kas man iepriekš nebija. Vēl viņš iedeva jaunas, man bija no sākuma komplektā šādas trubas parastās. Tad viņš iedeva man jaunas šādas, kas ir armētās, kas būs daudz stiprākas, drošākas un tā. Nākšais, kas ir aizmugurē, ir, es jau izņēmu ārā, pārbaudīju, paskatījos. Šeit nedaudz šitie stiprinājumi, viņi, kad ieskrūvē, viņš sanāk, kad viņš spiežās pret šasiju, pret šo maliņu. Tā kā šito maliņu būs jāpagriež airbēgu uz iekšu, lai trūba aiziet lejā un uzreiz pa aizmuguru kaut kur iekšā. Tad šeit būs jānoslīpē tādu maliņu nost. Un lai neuzspiest uz šo kronšteinu un nesalaust uz šo. Pēc tam, kamēr nav visas trubas salikts, nekas vēl nav, tad uzliksim diskus. Un uzreiz nolaidīsim lejā un pastīsimies, cik viņi zem iet, vai nekur neaizķerās nekas. Un kā izskatās, vizuālo uzreiz dabūsim. Tā kā jā, tas būs primārais, ar ko sāksim. Un pēc tam jau lēnām liksim iekšā šo visu, skrūvēsim bagažniekā, vilksim trubas un mēģināsim laist klāt. Jā, viņš arī parādīja, kā viņi adoptēt tur visas tās lietas. Tā kā īstenībā bija forši satikt viņu, kad tāds profiņš pastāst. Uzreiz tā bilde pavisam savādāk ir nekā pašam tur kaut ko mēģināt izdomāt un darīties. Tā kā jā, iekonomēja laiku un iespējams arī naudu. Tūlīt centīsimies nolaist mašīnu pirmo reizi, paskatīsimies, cik viņi tālu ar šitiem airbēgiem sasēžās, kad ir maksimums vienkārši. Palikām apakšā tāds klucīšs, jo viņi būs tik zema, kad šīs kājas atspiedīsies. Cerēsim īstenībā, ka aizmugurē nekur neaizķersies viņas. Jo riepas es speciāli liku tādas diezgan, tādas beefy, lai vismaz aizmugurs neizskatās kaut kāds. Tā kā ir citiem gadiem lielie diski aizmugurē platie un tās šaurās riepas un aizmugurs viņš izskatās tāda resna pakaļ un tā kā ritīgi tievas kājas. Tas ir manā skatījumā. Bet jā, un ko es vien redzu jau, mums savērsums ir galīgā pakaļā. Tā, ko, laižam uz leju un skatāmies, kas mums sanāks.
Ko mēs secinām pēc šitā, kad aizmugurēji amortizatoru uzregulēt pa augstu. Būs jānolaiž amortizatorus arī praktiski laikam uz minimumu. Un tad mēs dabūsim aizmuguru uz leju. Priekšējā laikam ir, bet arī īsti nevar saprast, cik tālu, vai viņi kaut kur ķerās jau. It kā laikam nē, cerams, ka šeit arī nav atspiedies. Nē, šeit gan mums ir vairāk laikam šo uzspiests, bet tas ir dēļ savērsuma jāsaregulē. Jo to es redzēju, ka šis ritens ir bišķi uz āru skatās. Jo pat cik visu tur hadeņu ņemt nost un mainīt, un sēdinājumu arī uzreiz mainās savērsums. Labi, tad es saprotu, ka aizmugurē jānoregulē amortizatori, jo man aizmugura bija tik zem jau iepriekš. Jā. Ok, darbojamies tālāk. Nu, kaut kā tā mums lēnām te iet kaut kas uz priekšu. Paregulēsim tādu amortizāciju. Priekš uzskrovēsim līdz 16. Un skatīsimies, cik tad viņš dziļi iesaidīsies. Cerams, ka tad vajadzētu būt. Bet varbūt vēl vajadzēs. Bet labi, pabrausim no sākuma, kas notiek, kad paregulē 7 cm abās pusēs uz augšu. Tagad laidīsim uz leju un skatāmies īstenībā, kas mums trakal sanācis ir. Nav gan viņi baigi zem. Zemāk ir nekā bija. Ko mums airbags dara tur iekšā. Pēc nelielas izpētes un vispārējās secināja, ka šis ir maksimums, cik var dabūt šobrīd. Kas man īpaši ļoti neapmierina. Jo airbags ir saspiedies maksimāli jau. Nezinu, vai jau redzēt, bet nu jā, viņš ir saspiedies jau. Tas nozīmē, lai dabūtu mašīnu ritīgi līdz zemei, tad ir šitie bļodēji aizgriež apakš. Bet tur arī baigi daudz, jo es neko nevaru izdarīt, jo tur jau ir. Ir. Tur ir tas, kas ir, kraču. Snievā es esmu diezgan neapmierināts ar aizmuguru. Priekšā viss ok, bet aizmugura baigi gribās zemāk. Bet nu, mēģināšu noskaidrot, kas un kā, tad jau redzēs tālāk. Tagad centīsimies aizvadīt trubus divus uz priekšu un divus, protams, aizmugurē. Tā, es izdomāju, no sākuma bija doma varbūt laist kaut kur caur salonu, urpt kaut kādus caurumus vai kaut kur. Bet tad es izdomāju vienu citu veidu, kas ir pagaidām, jo nav zināms arī, cik ilgi viņi paliks, lai nebojātu kūzavu. Tad es ielaidīšu tās trūbas pa te ienu uzreiz bagažniekā, kas ir oriģinālais caurums. Pielaidīšu te viņas kaut kā smuki. Un aizlaidīšu zem uzlikām. Kraču izlaidīšu vienkārši pagaidām cauri, nostiprināšu viņas. Tas būs vairāk arī tāpat šī pusē ātri gar maliņu tiņš. Šeit centīšos apkārt visam rāmim, lai neviena no tām detaļām nav kustīgā, kur ir truba, lai viņu nepārspiež. Un jā, izvadīšu viņus ārā kaut kādīgi, teiksim tā, uz eksperimentālo visu salikšu, viņš viss darbojās, cilājās, un tad jau pēc tam jau uznāk baigā lusis, tad var salikt visu smuku, arī tāpat ar bagažnieku izveidot tur. Baigi smuka visādām lampiņām un tā visas trubas savilkt pa smuko, bet šis būs tāds, paprovēsim salikt uz, kā teikt, uz ātro un pārbaudīt, vai viss strādā, vispār apmierina un tā tālāk. Tā kā jā, tādu testu veidu uztaisīsim.
atgriezusies kaut kāda dzīvība. Tad paprobēsim uztaisīt kalibrēšanu uz telefonu. Nezinu, kas tur īsti notiks. Nu ko, šodien uztaisīsim tādu lielo noslēgumu otrai sērijai, noteikti pat 36. Kas ir, sāksim ar to, kad pneimu visu uzliku, visu pieslēdzu, visu kompresoru strādāja, visu, nu, it kā tā kā būtu jābūt, nekur gaisa ārā nenāca. Liek, protams, kur viņam vajadzētu, nu, kur nevajadzētu nākt. Un beigās sapratu to, ka galvenais kompjūters, nu, tas vadības bloks, viņam Bluetooth vispār nestrādāja, vai kaut kas tur nebija īsti. Jo mans telefons nevarēja viņu pieslēgties. Vairākas stundas ar to ņēmos, darījos, un tā arī nesanāca pieslēgt. Un vēl otra lieta bija, kas man nepatika, kad aizmugure bija, nu, praktiski tikpat augsts, cik viņi ir tagad. Tik arī man bija ar gaisa baloniem. Tas nozīmē, ka no tā nekāda jēga nav. Priekš bija ritīgi zem, nogāja. Nu, normāli zem, kas ir tāds tā kā kārtīgi, kad nevar nemaz pabraukt vairāk. Tā arī vajadzētu būt. Un, nu, ko par tām lietām, protams, ka bija ļoti nepatīkam, ka pavadīts tik daudz stundas visu saliekot un rezultāts īsti nav. Sazinājos ar to firmu, kas man pārdeva. Kā jau es teicu iepriekš, ļoti pretīm nākošu un visu uzreiz noskaidroju. Noskaidroju to, ka airbagi ir aizmugurē izsūtīti nepareizi, kad viņiem ir pārāk liela tāda, tur vien izvirpot detaļu, kas neļauj paiet zemāk, tur jābūt citiem, to jau viņš sarunājas tā tiks izsūtīt šodien. Un tad par to moduli arī ir lieta, kad viņš saka, nu, it kā reti tā notiek, bet, nu, visādīgi var gadīties mazums. Un tad, protams, kad man vairs nebija laika gaidīt, viņu tur turēt uz pacēlāju un ko, es visu vienkārši noņēmu nost. Uzliku apakaļ uz koilveriem, kā jūs redzēt. Pagaidām tā ir tā mašina, te man stāvēs. Protams, viņi braucam tad un viss. Un tad sarunājām viņš par to, kad ir šāds čakars sanācis, nu, tā firma, kas man pārdeva. Viņi, kad sagaidīs tās detaļas, gan to moduli, gan aizmugurējos airbagus, tad es aizvedīšu pie viņiem mašīnu. Viņi nav īstenībā tālu no Liepājas, kaut kāds 70 km vai cik tur. Un viņi man uzstādīs visu to sistēmu, karoči visu nokalibrēs, visu izdarīs. Un man vienkārši atliks tikai savākt mašīnu. To viņi izdarīs visu pavelti. Dēļ tā, kad, nu, sanāca, kā teikt, tāds maziņš kas nebija īsti viņa vaina, jo viss tika sūtīts jauns. Tā kā jā, nu, kaut kā tā ar tiem airbagiem ļoti nepatīkam. Bija doma šī sērijā parādīt visu, kā strādā un tā tālāk, bet, nu, diemžēl tas mums nesanāca. Tad tas par amortizāciju būs viss. Nu ko, tagad pārējām pie tā, kas noteikti visiem būs interesantākais. Cik tad man reāli viss šitas izmaksāja? Tā mēģināšu izskaidrot tā, kad arī es likšu klāt cenas, cik būtu bijusi krāsošana, cik būtu bijusi tas un tas, lai jūs zinātu arī īsti, cik tas izmaksātu arī darba ziņā, lai nav tikai tā, ka cik detaļas un jo laiks aizgāja daudz. Cik no es atceros, gan es kaut ko aizmirsu, es zinu, ka dažas detaļas man nav pieliktas, nav uzlikts uz mašīnu, kuras man ir nopirkts, cik no galvas atcerējos pa visu šo laiku. Tik arī pastāstīšu jums. Tā kā tā, labi, ja iekšā apsēdīšos pie galda un tad jau sākam. Plus mīnus šitās cenas būs tādas, kad, nu, cik es varēju, tik es atcerējos, jo laiks ir praktiski pagājis gads jau, laikam. Tā kā jā, nu, bet, nu, te ir maksimāli 90% tiešām viss tāds, kā bija un cik arī tas izmaksā un kas ir darīts. Tā kā tā, ķeramies klāt. Pirmais mašīna nopirkt par 3500. Pats bodykits izmaksāja man 300. Fiberlab man iedeva kaut kādu 50 vai 100 eiro atlaidi. Tikai paldies viņiem. Tad ir bodykit uzstādīšana, ko es prasītu, ja man kāds atvestu, nu, tādu uzlikt. Tas būtu 1000 eiro. Jo, nu, tas aizņem diezgan daudz laika, tur ir daudz griešana, veco arku izgriešana, aizmetināšana, visādas līmes. Nu, tur ir ko ņemties, tas nav tā 1-2 gatavs. Tā kā jā.
Tad vēl, protams, kad pirkt mašīnu, man teica, ka sajūgs ir tikai jāatgaiso, tur viss ir baigi forši un tā tālāk. Tā, protams, nebija. Tad uzlikām jaunu sajūgu, kas izmaksāja man 500 eiro. Nu, visu sajūgu ar kurvi, ar visu to tur, viss, kas tur vajadzīgs ir. Tad vēl mašīnai metināšanas darbi pa grīdu. Tur vēl visādi tādi sīkumi ir, kas tur aizmugurē bija. Nu, tādi, ko vajadzēja darīt. Tie bija apmēram izmaksājuši būtu 1200 eiro. Tad ir apakšs apstrāde, kas ir nopūsta ar pretrūsas līdzekļiem, ar to pašu grubulu. Un viss tāds, tas izmaksā 500 eiro. Tad tālāk, ko es izdarīju salonā, izpūtu to melno grubulu aizsargu visu un aiz bagažniekā arī visur. Un tas nav parasts grubuls, tas ir tāds rīdīgi ciets koburu vai vēl viņas kaut kā cits sauc. Tad tas bija 200 eiro, tas visiem materiāliem ir. Tad nākošais ir dugas, tās bija 500 eiro. Dugu uzstādīšana, kas arī nebija viegls darbs. Ar visu metināšanas tās vietas, kur viņi skrūvēt un visu to. Tās pa darbu būtu 400 eiro. Tad tā, uz šo brīdi jau mums sastāv 8100 eiro. Tā kā, nav maz. Ok, ejam tālāk. Dugu krāsošana, tā ir 150 eiro. Karbona detaļas, ja es nemaldos, izmaksāja 1400 eiro. Karbona detaļu lakošana 300 eiro. Karbona detaļu uzstādīšana 150 eiro. Špaktelēšana un krāsošana, viss tas tur body kit, špaktelēšana un visu detaļu pārējo logu izņemšanas un visas tās lietas apārdīšanas, sastelēšana, tas būtu izmaksājis 4000 eiro. Varbūt kādam tas liekas daudz, bet tiešām tas nav daudz, jo materiāli netiek lietot, tie lētākie, un materiāli netiek žāvot, tur tiek, maukts virsū tik, cik vajag, lai nebūtu nekādas problēmas. Tā, aizmugurējo buferu pārveidošana, jo kā es zinu, ka uzliku to body kit, tad, protams, viņam ir lielāks rādījus, un tas nozīmē, ka buferu vajag saīsināt. Tas izmaksāja 150 eiro pa darbu. Tad bija aizmugurējo tā loga reģela. To es pirku par 150 eiro no rokas, kas bija ļoti lēti īstenībā. Tad pašas reģelas sagatavošana un krāsošana 150 eiro. Diski paši bija 18, man izmaksāja 450 eiro. Disku pārtaisīšana atkal 450 eiro. Tas ir 900 jau pa diskiem un riepas 400. Tas ir 1300 eiro tikai par diskiem. Vēl plus disku krāsošanu, ko es būtu prasījis, arī 400 eiro. Tad tā, pareiķiniet paši, cik tas izmaksāja. Un uz šo brīdi jau mēs esam pie 16250 eiro. Tas ir priekš žurkas diezgan daudz, bet tā tas ir. Vienkārši šeit arī īstenībā nekas daudz nav. Tā ir vienkārši tāda, kā teikt, sakrāsot žurkas sanāk ar body kit un diskiem. Uz šo brīdi tas ir. No karbona detaļas un duga. Ejam tālāk, tā ir gaisa amortizācija. Tā izmaksāja 3000 eiro. Pat tikai tas ir, visi tie komponenti, visi kopā pilns kits. Tad gaisa amortizācijas uzstādīšana būtu apmēram 400 eiro. No 400 līdz 600 eiro tā ir summa, ko prasa par tādas uzstādīšanu. Tālāk nopirks sēdekļus Recaro oriģinālos no Evolūcijas 10. Diezgan labā stāvoklī, melni viss. Tā, aizved viņus pāršūt. Protams, ka arī tā lieta, kad viņi nederēja, Evolūcija un žurka, tur visam cits stiprināja viss. Tie paši čoki arī, kas man viņus pāršuja, tie arī viņus arī pielāgoja, piemetināja ķepas tā, lai der man arī žurka iekšā. Tikai tas izmaksāja man 1500 eiro par 2 sēdekļu pāršūšanu, dizainu izstrādāšanu un pārmetināšanu, lai derētu priekš žurkas. Tikai es uzskatu, ka tā ir pilnīgi adekvāta cena, jo darbs tur tika ieguldīts ļoti daudz un materiāli tika lietot arī lādi, kas ir āda, nevis ādas aizvietotājs. Tā, tas jau ir mūs novedis pie 21 850.
Tad vēl, ko es tam varētu pieskaitīt klāt, kad, teiksim, degviela aizgāja ļoti daudz. Jo braukt tur, pieņemsim, tur uz Rīgu nenormālīgi bieži sanāca braukt, ka es pieliku vēl 1000 eiro par degvielu, kā izdevumiem. Un tā ir lieta, kad pieņemsim, es neskaitu tanī brīdī tur savu laiku arī, ko es zaudēju braukājot pakaļ, kas arī tā kā varētu skaitīt kā, tas šis darbs priekš manī. Bet nē, labi, to es neskaitīšu. Vēl piemetam klāt 1000 eiro pie degvielu, un tas sastāda jau 22 850 eiro. Rupi aprēķi. Es zinu, ka es vēl nopirku short shifteri par kaut kādu 300 eiro. Vēl aizmugurējās kamberārums no KBR. Tās, man liekas, arī bija kaut kādas 140 eiro vai kas ļoti adekvāta cena. Tad, ja tā godīgi ņemam visu, tad turpat 24–25 tūkstoši par žurku. Lūdzu, nezinu, vai tas ir to vērts. Diez vai, bet tā izmaksā projektu. Tur arī ir tā lieta, ko es gribēju varbūt parādīt, ka tas ir, cik izmaksā viss tas ir, mēs liekam visu kopā. Jo, kā jūs daudz redzējāt, arī es viņu biju izlicis tirgot par pašizmaksu, ko es uzreiķināju kā pašizmaksu, kur nebija ne krāsošana, nekas iekļauts. Tas bija tīri, bez darba, bez nekā. Es biju ielicis par 6000, bez diskiem, bez dugām, bez sēdekļiem, bet viss ar apskatu un viss. Un ko cilvēki pateica, ka tas ir kosmos. Kā tas var būt kosmos? Ja citi tirgo par kaut kādu 4,5 pa 5000 žurkas, kuras ir jākrāso, kurām nav apskatu, kuras ir jāmetina viss. Un tās žurkas pērk, un visi saka, ka tas ir brītīgi, ofigēno cenu par 4 pakām dabūju žurku. Nopietni. Un par 6 tad nokrāsot ar apskatu, braucam žurku. Es nezinu, kur vairs tālāk iet ar šitām, kas ir visi šitie internetā stāstītāji kosmos un tas. Lielākoties cilvēki, tie, kas to saka, viņiem vispār nav nekāda saprašana par to, cik tas maksā. Un viņi nekad tādu naudu nav tērējuši mašinām, tāpēc ar viņiem liekas tas kosmos. Un viena lieta, ko es gribētu arī varbūt vēl pateikt, ka nav obligāti Facebookā, ja kāds izliek kaut ko tirgot, tev nav obligāti viss jāraksta, ko tu domā par to vai ko. Tas ir izlikts kā sludinājums, kad pārdod. Ja tu gribi pirkt, droši raksti, tad nav izlikts, kad apspriedīsim šo vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā nevienmēr jūsu viedoklis interesē citiem. To vajadzētu, man liekas, daudziem iemācīties un saprast, ka nav savs viedoklis jāuzspiež nevienam. Es pieņemsim nekad nerakstu nekādas komentārus nevienam. Ja arī es redzu, ka tur ir kaut kas neadekvāti no manas skatu punktu vai ko, es to paturu pie sevīm un es eju tālāk, tāpēc, ka tā nav mana darīšana. Un viss. Un to vajadzētu daudziem iemācīties, ka nav tas jūsu viedoklis, viss ir jāliek ārā. Ja jums viņu neprasa, nav tas jādara. Jūs varētu droši savā Facebook lapā uztaisīt, kad tas man nepatīk, to es darītu šitā vai to es droši varētu darīt, bet nerakstiet pie citiem to, kas jums to nav prasījuši. Tā kā Facebookā var visu rakstīt, ja piedomājušies un tā, bet tam nav vajadzība. Tāpēc īstenībā ir daudz cilvēku, kas neliek nemaz neko tirgot ārā Facebookā, tikai dēļ šitiem stulbiem komentāriem, kas ir pilnīgi neadekvāti. Un neviens no tiem cilvēkiem nevar to pamatot. Tā kā tā, beigsim šito ar tādu, kā teikt, tādu bēdīgu notu par visiem šiem stulbiem komentāriem un tā. Bet, žurka izmaksāja tik, un tur es neko nevaru izdarīt. Tas arī tik izmaksāja, cik viņi izmaksāja, tik es jums arī pateicu. Un viss. Vēl būs turpinājums ar šo žurku, jo es viņu nolēmu, es viņu netirgošu. Kaut gan man ir daudz citu jaunu projektu, jau nāk iekšā, kad ar viņu kaut kas tiks darīts, vēl joprojām es nezinu. Bet katrā gadījumā ir, ko es varu pateikt, ka droši turpiniet sekot, jo žurkai tiks mainīta krāsa. Vēl daudzas lietas tiks viņai mainītas, un es viņu gribu uzlabot un pabeigt, bet tas nav zināms, kad. Ceram, tas būs kaut kad līdz nākošajai sezonai tas notiks, jo nāk vēl ļoti daudz lielie projekti, kas ir daži mani personīgie projekti. Tā kā būs ko redzēt un būs daudz naudu jātērē noteikti. Bet, labi. Šito arī pietiek. Tā kā paldies, ka skatījāties. Droši spiediet laiku, komentārus, visus šitos, abonējiet kanālu un turpinam. Davai, čau!